un šī vēstule tiek arī uzskatīta par Blue Microphone. Labrīt! Mani sauc Mārtiņš Halsburāns, Blue Microphone dibinātājs. Šis ir mūsu logo. Kā tad viss sākās? Viss sākās ar interesi. Katram ir savs ceļš, pa kuru nonākam līdz tam, kas esam. Nebija tā, ka es pēkšņi vienā dienā atmodos un izdomāju, ka tagad ir jāsāk nodarboties ar mikrofoniem. Es uzaugu profesionāla mūziķu ģimenē. Vecais tēvs bija viens no Latvijas fotogrāfijas pamatlicējiem. Ģimenē bija saglabājušās amatieru videokameras, es tās pārmontēju un tad pārdevu. Varbūt tas bija aizsākums manai tagadējai darbībai. Kas jūs tajā laikā īpaši aizrāva? Mani īpaši aizrāva džess, taču 50. un 60. gados bija grūti piekļūt skaņu platēm, tādēļ uzsāku sūtīt vēstules pa visu pasauli ar vēlmi apmainīties ar skaņu ierakstiem. Vēstules izsūtīju uz ASV, Angliju un pat Jaunzēlandi. Visveiksmīgāk man izdevās sakomunicēt ar Amerikas Savienotajām valstīm. Vai bez jums bija vēl daudz tādi, kuri mēģināja sakomunicēt ar citiem ārpasaulē? Tajā laikā nebija daudz tādi, kas uzsāka kontaktus ar ārpasauli, jo tie uzskatīja par apdraudējumu padomju režīmam. Vai jūs jau toreiz iedomājieties paši par savu biznesu? Tolaik par savu biznesu neiedomājos, bet vēstuli var uzskatīt par aizsākumu biznesam, jo iegūt daudz vērtīgus kontaktus un citus resursus. Un ko jūs darījāt pirms savu biznesa atvēršanu? Rīgas Politehniskajā institūtā inženiera diplomu ieguvu, ja nemaldos, 70. gados, un tad biju skaņu ierakstu direktors Latvijas Mūzikas akadēmijā. 1988. gadā pirmo reizi gatavojos braukt uz ASV. Sāku domāt par savu biznesu. PSRS iepirka ārzemju mikrofonus, kas vēlāk tika izmesti. Nolēma tos restaurēt un pārdot ASV. Viss sakās ar sludinājumu avīzēs. Nākamais pagrieziena punkts bija aviokompānija Delta piedāvājums apceļot Ameriku ar tiem pašiem pārbūvētajiem mikrofoniem. Un vai jūs to izmantojāt? Apbraukāju visas ierakstu studijas, kas mani interesēja, un sapratu, ka tos novērtē. Man radās pašapziņa, un ASV apmeklētajās studijās jauni draugi. Kad tad jūs īsti uzsākāt savu biznesu? Tikai 95. gadā, kad patiešām biju iepazinies ar ASV tirgu un iegūst pietiekami daudz kontaktus, biju gatavs uzsākt savu mikrofonu ražošanas biznesu. 1995. līdz 1998. gadam es biju vienīgais īpašnieks. Tagad esam divi, jo ir jāatdzīst vide un kultūra. Pats nosaukums Blue bija mana partnera ideja. Gribēju nosaukumā iepīt Latviju, lai nestu mūsu vārdu plašajā pasaulē. Tāpēc Blue nenozīmē zilo krāsu, bet gan saīsinājums no Baltic Latvian Universal Electronics. Pastāstiet lūdzu kaut ko vairāk par pašu ražošanu. Par ražošanu gājis visādi. Latvijā liela līdzekļu dēļ, kas bija jāiegulda, visus mikrofonus neražojām, taču šobrīd Blue izstrādājumi, kuru tirgus cena nepārsniedz $100, tiek ražoti Ķīnā, bet pārējos izgatavojam Latvijā un ASV. Un kāds tad šobrīd ir jūsu piedāvājumu klāsts? Šodien ar savu logo piedāvājam kvalitatīvu produktu. No studijas mikrofonu kompānijām esam pirmajā trīniekā pasaulē. Pie mums vēršas kā pie mikrofonu dizaineriem. Katrs Blue mikrofons izceļas ar neatkārtojamu nosaukumu, piemēram, Blueberry, Dragonfly, Woodpecker, Bluebird un citi. Kāds ir jūsu panākumu iemesls? Mūsu panākumu galvenais iemesls ir ieiešana tirgū ar visdārgāko mikrofonu. Mēs sevi salīdzinām ar, piemēram, autobūves nozari. Esam kā Mercedes. Tas nozīmē augstu pievienoto vērtību, augstu prestižu, kvalitāti un cenu. Mēs esam zināmi,
Bobs Dilans, Kristīna Agilera, Stings, Pinka, kurai pirms pāris gadiem bija koncerts arī Rīgā, Rods Stewarts, Missija Eliota, Nora Jonesa. Visi šie mākslinieki lieto Blue mikrofonu. Un pēdējais, bet nemaz svarīgākais. Kāda tad, jūsuprāt, ir tā svarīgākā biznesa stratēģija? Labākā uzņēmuma stratēģija ir nepārtraukti augt un kļūt labākam. Tas ir arī tas, ko Blue Microphone dara. Visiem mūsu mikrofoniem ir unikālas iezīmes. Vēl viens ieteikums ir ražot dažādu produktu klāstu, jeb nebūt atkarīgam no viena produkta veiksmes vai neveiksmes.